Namaste. Atbildēšu uz jautājumu, kurš bija ielikts pie kapakmeņa. Video par kapakmeni. Jautājums bija tāds, kas notiek enerģētiskā laukā, ja cilvēks dzīvam esot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu uzraksta uz kapakmeņa. Un šeit ir divas lietas. Tātad viena lieta tādā smalkā plānā, vienā smalkā plānā nekas nenotiek, jo es pat zinu konkrēti, kur šādi ir darīts, tad parāda, ka tas, ko es stāstīju video par kapakmeni, tas ieslēdz tikai tad, kad cilvēks pārkāpj šo nāves robežu. Tā ir, mēs varētu to nosaukt paralēlā laika līnija, kas iet mums līdzās. Ja? Tātad, un tas process jau ir tad, kad cilvēks ir pārkāpj šo nāves robežu un notikusi viss šī procesija. Un tas ieslēdz tikai tad, tā kā no vienas puses, šis ir tā kā ir uzrakstīts, ja, bet tas, ko es izstāstīju, tas ieslēdz tikai tanī mirklī, ka cilvēks ir pārkāpis nāves robežu. Bet otrs aspekts ir savā ziņā cilvēks uzrakstot, tas varētu būt tā, nu tas ir vieglāk uzreiz pie pieminekļa, tā kā kad tiek gatavots piemineklis, es ierakstu ar savu vārdu un uzvārdu un dzimšanas gadu, lai pēc tam tas nav jādara. Bet ir faktors, manuprāt, ka tāpat tas piemineklis ir jāizņem un viņš ir jāved uz darbnīcu, kurā tiek atkal iegravēts šis miršanas datums. Tā kā tas aspekts, ka es ierakstu pēc tam, jau neko, man liekas, lielu nemaina. Un šeit ir tāds ļoti smalks aspekts, kāpēc un šeit ir tas, ka cilvēks pats sevi ieslēdz šo tā kā pašiznīcināšanās programmu, jo tad, kad viņš iet uz kapiem, viņš jau redz savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, un šeit ir vajadzīgs tikai miršanas gads. Un tad ir jautājums, kas notiek cilvēkā, tas varētu būt arī tādā zemapziņas līmenī, kāpēc viņš domā aiziet no šīs pasaules, ja? Kāpēc viņš tā kā mērķtiecīgi jau uz to gatavojās un ieliek to savu vārdu, uzvārdu kapakmenī. Tā kā no vienas puses, tas, ko es izstāstīju video par kapakmeni, šeit nedarbojas, jo cilvēks nav pārkāpis šo nāves robežu, bet no otras puses cilvēks pats sevi ir ieslēdz. Un ko var darīt? Tātad pašam cilvēkam ir tā kā jāiet savā dziļumā un jāatbild pašam sev, kāpēc viņš to ir darījis, nevis no praktiskā, bet kas aiz tā stāv, kā dziļums ir. Un jāatrisina pašam šī problēma, lai nav tā, ka viņš iet uz kapiem, jā, pie saviem tuvajiem, un tas viņam tā kā, kad tur ir jo tā ir tā nepabeigtības sajūta, ka tur ir jābūt tam miršanas gadam. Tātad, tas cilvēks var iznīcināt pats sevi, nevis šī enerģija, ko es stāstīju, kas bija par kapakmeņiem, bet tas jau ir iekš cilvēka, un darbs ir ar pašu cilvēku un viņa zemapziņu, kāpēc viņš to ir darīja, vai kas aiz tā slēpjās. Es ceru, ka es jums atbildēju, ja ir vēl jautājumi, droši rakstiet, es jums atbildēšu. Jauku jums dienu. Namaste.